Penasila konstrukcijas ātrā līme, Int, pastāst. Nesen kā parādījies, tā ir ātrā līme, saucamā 2 minūšu līme. Viņa ir paredzēta gan kaut kādām ģipškartonam, gan putaplasta siltināšanas līmēšanai, gan grīdas dēļiem, gan sienu paneļiem. Kā ar viņu strādāt? Līmēsim reģipsi pie koka konstrukcijas. Tad mēs uzpūšam līmi. Tagad mums vajadzētu pagaidīt 2 minūtes, lai tā līme uzbriest drusku, jo poliuretānam ir tā tendence uzbriest. Un mans ieteikums ir uzsmidzināt drusku ūdeni, jo tas ūdens palielina adhēziju, uzlabo struktūru vairs nav tik poraina un jau būs cita pielipšana. 2 minūtes ir pagājuši, varam redzēt, ka līme ir drusku tā kā uzbriedusi. Un tagad liekam viņu, līmējam reģipsi pie koka. Un tagad piespiežam un atkal 2 minūtes ir jāpagaida. 2 minūtes ir pagājušas. Lūdzu, līme, jūs neko ar viņu vairāk. Bet sacietēšanu tomēr līdz 24 stundām tomēr nevajadzētu slodzei pakļaut. Tā kā ideāls risinājums, jā. Ātri, nav nekādas fiksācijas vajadzīgas, der arī palodzēm, kaut kādām durvju apmalēm un tā tālāk. Tā kā visiem iesaku.